Kas ir patiesa vienlīdzība? Tas, kad ceļamies vienā laikā, ejam uz vienu fabriku, ēdam vienā ēdnīcā, drēbes pērkam vienā veikalā. PSRS esot slikts vienlīdzības piemērs, vai ir labie piemēri? Mums ir vienlīdzība tiesībās un pienākumos, par kuriem bieži tiek aizmirst, bet kas ir saistīts ar tālāko, neviens tev neko nav parādā. Tevi nevienam nav jāstutē vai jādavina to, ko neesi pelnījis. Izlīdzināšana nestrādā. Tādā veidā pie teikšanas nonāk neprašas, kuriem vienkārši pienāk rindas kārtība. Vienlīdzības aizstāvjiem un tās popularizatoriem ir ikdienas iespēja realizēt savu redzējumu, daļu no tā, kas tiem pieder vai ko nopelna, atdot tiem, kam trūkst, pārtiekot no pamatlietām, bet viņu lielais redzējums ir nedaudz cits, nevis no sevīm paņemt, bet atņemt tiem, kam vairāk, un sadalīt starp sevi un tiem, kuriem mazāk. Būdami pie dalīšanas, tiem paliek vairāk, un viss, kas pieejamāks, vasarnīcas, auto, pārtika un tehnika, bet PSRS ir slikts piemērs. Vai ir bijis kāds labs?